izmaksu kazino. Okay. Dingi. Kārtējais otrdienas vakars. Mēs pēc ilgākas pauzes esam atpakaļ kopā ar mūsu jauno draugu LV, bet Scores! Tieši tā. Un šodien mēs sēžam šeit Lauvas salū, degustējam gārdus pašmāju brūvētus amatmiestiņus. Un šodien viesos pie mums ir kādreiz dienas biznesa viņa rakstīja. Dāvidu pazīst gandrīz visa Liepāja, un arī viņš gandrīz pazīst visu Liepāju. Kāds mans Liepājas teātra kolēģis raksturoja Dāvidu tā, tas ir labākais florbola vārdsargs, kurš jebkad bija saistīts ar futbolu. Un papildus tam visam jau gandrīz 10 vai 11 gadus Dāvids Jansons ir futbola kluba Liepāja, sākās laikam preses sekretāru un jau tas ir menedžeris, ģenerāla menedžeris, vienmēr sakot cilvēks, kas dara pilnīgi visu. Šī vakar tēma – ambīcijas, karjeras un FK Liepāja. Pirmkārt, Dāvids ir mūsu Patreons, par to paldies, bet lielāks paldies, ka tu speciāli atbrauci no Liepājas. Jā, mēs sarunājām agrāk, ne tā kā parasti ar citiem viesiem. Man vai rīt vajag filmēt, bet liels paldies, respekti. Ne tā kā Dobricovs Viktors, ja, pie kura mēs braucām uz Liepāju. Vairs tā nebūs. Ne, nu, bet, ja sarunā, tad jau jāatbrauc, cik var skatīties no malas un kādreiz jāatbrauc. Jo mēs jau uz Liepāju nebraucam. Dāvid, kā iet? Tagad, laikam, karstī iet tev. Starpsezonu. Šajā brīdī varēja arī atbraukt, tāpēc arī mazliet brīvāks ir, jo komanda ir Turcijā un bez tevis? Bez manis šogad izvēlējos nebraukt. Tev bija izvēle? Jā. Okay. Katru gadu ir izvēle. Tev nav mācīts, man mamma mācīja, ka katram cilvēkam ir izvēle. Jā, izvēle vienmēr, bet... Nē, man jau tas galvenais darbs ir līdz tai Turcijai sagatavot visu, un tur jau uz vietas, tur jau pa lielam es neesmu īsti vajadzīgs, ja tur ir cilvēki, menedžeris vai tur arī tas saucamais gids, kas uz vietas ir, tad viņi tiek bez manīm galā. Bet līdz tam tas darbs bija diezgan liels. Sagatavot gan formas, gan visi spēlētāji iebrauc, sagatavot vīzas uz Turciju, vīzas, lai viņi Latvijā varētu uzturēties, dzīves vietas, treniņu formas, spēļu formas, autobusi, lidojumi, bagāža, inventārs. Nu. Amats tev kāds ir? Šefs man sauc par direktoru. Tā kā tad, ja man kluba prezidents sauc par direktoru, tad laikam tad direktors. Nu. Vai viņš tev viņam ģenerāla direktors? Nē, tu man sauc par direktoru. Var saukt arī par preses-sekretārs vai es arī neesmu. Preses-sekretārs mums ir cits. Nu jā, un administrators arī mums cits, tad direktors laikam. Iejot FK Liepāja mājaslapā pie kontaktiem. Bija norādīts tu. Jā. Vienīgajam, kam ir telefons? Jā, vienīgais, kam ir telefons. Un nepas. Klā, bet vispār kā tu futbolā? Tu Liepājies jau miljonus gadus strādā futbolā tieši, es tevi zinu. Tu jau pats spēlēji kādreiz? Tu spēlēji arī futbolu? Nē, jo es zinu, ka tu... Pagaid, florbolu tu spēlēji? Nē, hokeju tu spēlēji. Jautājums, kā es nonācu futbolā vispār? Vispār sportā? Kādreiz, ja sportā, tad es kādreiz atvēru halli, kādreiz spēlēju hokeju. Hokejs, nekādi no maniem hokejs tur dīži nesanāca, jo... Ar ko spēlēja kopā? 89. gadi, tie gadi ir tādi, kur ir laikam uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Man bija jāspēlē pie 3 gadus vecākiem. Daudz iet pa bortiem? Es biju vārdsargs. Loģiski. Un kā man teica... Kā man patīk arī teikt, ka es atceru, kad varbūt Rīgas Dinamo bija Māris Jučers tāds vārdsargs. Jā, bija. Uzvārdu atceros. Nu, es ar viņu dalīju laiku, viņš spēlēja, es sēdēju. Bet man patīk teikt, ka viņš ir tāds, kas ir kaut kur sasniedzis, kaut ko tad... Fakts tāds. Jā, viņš Latvijas izlasē arī bijis ir. Nu, tad es esmu Latvijas izlases vārdsargu dalījis laiku. Viņš spēlēja, es uz bākas Latvijas izlases vārdsargu dublieris. Es bieži tā laiku dalīju savā karjerā. Nu, tad 86. gadi, tad jau tur, ja skatās, mēs spēlējām par tur Latvijas bērzu, kas tur sāga, kas tā, tad tur var skatīties jau... Tur visticamāk ir kaut kādi Daugaviņi saulieši un kas tur ir spēlējuši, bet ne pret vienu es domāju, ka es neesmu spēlējis. Bet, tad pēc hokeja florbols? Jā, interesanti, kad hokeja klubs Kurši bija tāds. Jā. Un pēc tam florbolā es aizgāju uz florbolu klubu Kurši. Jo ledus nokusa? Apmēram. Tikai man brālēns spēlēja florbolu un viņš... Zin kā, sētā mēs spēlējam kaut kādu tā kā hokeja florbols, kas ar bumbiņu tur gaņājām, un tad viņi man piedāvāja atnāc pamēģina florbolu, un tas jau arī bija tajā laikā kaut kas tāds, ko, tā kā neviens īsti nezināja, kas tāds ir. Jauns sports. Nu jā, un tad sākām viņu
spēlēt. Cik es ilgi līdz gadiem 18 to tā nopietnāk darīju, tad aizbraucu uz Rīgu mācīties. Augstākais punkts florbolā tavā. Bija tuvu izlasē. Ko vai U19 varētu būt. Okay. Jā, bet tajā laikā U19, man liekas, tur, ja treneris sarakstīja visus tos kandidātus, tad visi arī bija kandidāti. Zin kā, tur nebija tā, ka baigā atlas, un es tur uz kaut kādām treniņu momentiem biju. Tas jau kas 2008, 2007. Pirms 6. varētu būt. Okay. Florbola pirmsākuma Latvijā. Jā, un tad es aizbraucu uz Rīgu, tad ja to florbolu metu mieru. Vairāk tāds amatieru, cik tas bija arī pirms tam profesionāli, nekāds profesionāls tas nebija arī. Un pēc tam pat kaut kādu gadu uzspēlēju uz laukumu, tur ar Liepājas čaļiem, tur mums bija florbola klubs Kurš, 3. komanda. Tad kaut kādos Liepājas čempionātos mēs vienmēr spēlējām. Liepājas čempionāts florbolā? Tas ir, cik prestiži. Tur no Rīgas čaļi brauc. Tur no izlases džeki brauc. Un tas ir tu čempionu līgai, ja tev futbolu, ja? Ja tu futbolu salīdzini. Es tev pasaules informāciju, es arī atradu tavu vārdu Latvijas Florbola Savienības mājaslapā. Un tur šajos protokolos tu figurēji no 2006. gada līdz pat 22. gadam. Vai daudz liels saraksts, ne tāds? Tas ir cik gadus jau? Kovids tavu karjeru piebeidza. Tieši tā. Tā jau viņš būtu, nezinu, ko aizbraucis tagad. Pelnīt lielo naudu. Pagā, kur pelna naudu florbolā? Tu seko līdzi florbolam? Tik daudz, ka tikko bija Liepājā Latvijas izlase kvalifikāciju uz pasaules čempionātu. Es tā mēģinu, es tā domāju, ka tas tā bija. Tu mini? Jā, tik daudz es sako, lai tu saprastu. Okay. Jā, tur es biju aizgājis apstīties. Tas jau ir, tagad jau ir tas florbols, zin kā, ja tā kā mēs tur spēlējām, tad bija, katrs atnāca no kaut basketbola, futbola, no hokeja, no kaut kurienes. Tagad reāli tur ir izauguši. Reāli florbolis. Šādi, kur no nulles sākuši florbolā. Un tad tu var redzēt to, ka tas ir cits līmenis, tur ir cita apgrieziena. Tas ir bišķi savādāk. Liepāja, tu taču Metalurgā nebija. Futbola klubā Liepājas Metalurgs? Jā, nestrādāja. Tu parādījies uzreiz kā Māris Zumtners un... Jā, es parādījos, man ir 14. februārī, 14. februārī FK Liepāja tika dibināta. Un man no 1. marta, man liekas, ka man ir darba līgums. Tā kā es tās... 10 gadi tulīt būs. Pēc tur... 11. sezona sanāk tagad. Jā. 10 gadi, 11. sezona. Jubilējumi. Wow. Bet kā tu nokļuvi futbola klubu Liepājā? Viņi tur viens otru pazīst. Visi pazīst, Čomiņi palīdz šito. Es taču nevienu no viņiem nepazinu. Nepazinu nevienu? Pirmajā reizē, kad es braucu ar komandu uz Rīgu, mums bija spēle ar U19. Mēs vēl spēlējām ar futbola skolas formā Mērijā. Es sēžu priekšā autobusā, un Mareks Zunders pie maniem pienāk. Viņš saka, klausies, tu jau no Rīgas esi, ja? Tu vari pateikt, kur tu Rīgā normāli var paēst. Es skatos, es no sākums nesaprotu, kas tas par čali ir. Es saku, es no Liepājas esmu. Tu no Liepājas? Jā. Okay. Tā bija mūsu pirmā saruna. Māri vismaz zinājis? Futbolā es redzēju teļukā, ka viņš Turkiem ielicis bija banks. Un viss, jā. Un tagad man pateic, ka man ir iespēja pie Māra strādāt. Tāds, wow, okay, Bet pagaid, pirms ko tu darīji? Jā, ne jau tāpat vien tevi paņēma. Tu kaut ko biji sadarījis. Tu kaut ko biji sadarījis, kad nelāgi. Es zinu, es speciāli tā pateicu. Kā? Ka Mārs atnāca, tad... tās naudas, ja tu nebija, un tas viss bija tādā panikā taisīts, tas viss tas futbola klubs, jo... Mēs zinām, kā tas ir. Jā, un tad bija pirmais gads, kad bija pēc reglamenta obligāti vajadzīgs preses sekretārs, ja ne, tu nevar licencēšanu iziet. Un tad viņi visu to licencēšanu bija gājuši un atdūrušies, kad preses sekretārs, un viņiem tas, cik es saprotu, arī budžets, un viss ir salikt pa punktam, un preses sekretāram budžeta vieta nav. Un tad viņi... Liepājas doma diezgan daudz palīdzēja ar visādām lietām sākumā un arī ar sociālajiem tīkliem un tā tālāk. Un mani ieteica Ēgars Prūss, kas strādā Liepājas domē, tajā sociālā mediju vai kā tajā nodaļā, un viņš ir sporta centra filmētājs. Un es ar viņu kopā, es komentēju florbolu. Twitterī, es domāju, Ēgars Prūss. Jā, es komentēju florbolu. Un, kad sporta centrs viņu pārēdina, es kopā ar Mandieku viņu komentēju. Un tad viņi vienkārši ieteica, paprasīja man, vai es nevēlos. Un es teicu, labi, tajā brīdī es biju atgriezies Latvijā. Biju izdomājis, ka es nekur vairs nebraukšu. Kur tu biji?
Es biju pa pasauli pabraucis apkārt. Nu, kā pa pasauli? Es biju Lietuvā. Jā, Lietuvā. Nē, es biju Norvēģijā. Pirms tam biju arī Anglijā un es biju arī kādu rītu Dānijā. Jā. Nu, tā, un tad atgriežos Liepājā un sāk strādāt futbola klubā. Nu, jo man pateica, ka jaunais futbola klubs, es biju lasījis ziņās un tā tālāk. Un tad man piedāvāja, skaidrs, ka Māri var pa košu, tā, ka, pagājis viņas redzēs tikai pa televizoru, un tagad man ir iespēja. Kolēģi būs. Jā, mēs aizbrauc uz to stadionu, un ejam ģertuvē iepazīstinās, es domāju, kā? Es taču viņu pazīstu. Jā, es esmu preses sekretārs, īsti nezinu, es lasīju Google, meklēju, kas nozīmē preses relīzi. Man bija diezgan sarežģīgs sākums. Un sākam, un mums ir paiet kaut kādas pāris nedēļas, un mums ir jābūt tā kluba komandas prezentācijā, un tas viss notiek Liepājas svētkos, Olimpiskā centrā, liela skatu, tur izsauks katru spēlētāju ārā un iepazīstinās, un tur visi gaida to mirkli. Un man tas viss jāproducēja. Man ir jānorganizē, ko tur teiks, kas tur nāks, kā to darīs. Un, man pilnīgi nav saprašana no tā visa. Un es domāju no sākuma, kad es tur eju līdzās, vienkārši klausīties, kas man nebija doma, ka tas man būs tā kā jādara. Yeah. Un paiet kaut pāris dienas, man Māris vai Olus man zvana, viņš saka, kā tur virzās uz priekšu visu? Kas? Es domāju, es viņiem zvanīšu. Viņš saka, kam tu zvanīsi? Mēs tagad tev tas būtu jādara. Nu, jā, tas sākums bija tāds mazliet sarežģītāks. Bet kaut kā sākām, tur jau, katrs darīja visas lietas. Tur arī Dobriks pats nesāja bumbas. Ka visi dara visu. Jā, tur līdzīgi kā tagad ir Grobiņai. Kaut kā tā sāk to visu futbolu. Tā 11 gadus, 11 sezonas. Bet tev taču patīk, ja tu jau 11 gadus to dari. Droši vien, ka tas process viss patīk. Kas ir pats bēdīgākais tavā darbā? Tas, ka ne no manīm atkarīgs rezultāts, tu vari darīt, cik labi tu gribi savu darbu, bet beigās tu pagrūdi RFS-am Latvijas kausā 0-1, piemēram, ka bija liela iesita. Un bēdīgākais ir, ka nākšā sezonā viņš pie mums ir, tad skaties ziņu. Nu, labi. Varēja gadā ātrāk Bet kurā brīdī, es saprotu, ka visi darīja visu, arī preses sekretārs, bet kurā brīdī tu pārkvalificējies par to, kas tu esi tagad, kas dara visu, tiešām visu, menedžeris, direktors, mums bija tā, ka tajā pašā sākumā, daudz lietas, jo mēs nezinājām vispār, kas ir jādara, un nebija viesnīcas, jo mēs nepalikām, mēs uz Daugavpili braucām spēles Teltīm. dienā. Aptuveni, jā. Uz Daugavpili mēs aizbraucām pirmo reizi dienu iepriekš. Paņēmā 4 dzīvokli. Latgolā mums bija zolīti. Vienīgais ēdām makariņas kaut kur blakus Latgolam kaut kādā tur kafejnīcā. Nē. Un tur bija tā, ka sievietes laikam latviešu valodu uz jūs. Un bija jautājums tā, ka, lai var izvēlēties cilvēks rīsus vai kartupeļus vai rīsus vai makaronus. Un vīstoja cūku, ko uzēst, un viņas bija porcionēti, to visu iedavuši, katram bija gan rīsi, kartupeļi, makaroni un 2 veidi karbonādīts virsū. Kā zakazujāt? Bet, viss bija zolīti. Un tā bija, man liekas, ka pirmā reize, kad es tā domāju, es braucu uz autobusu, domāju, priekš kam mēs braucam, tā kā mēs Latvijā dzīvojam, priekš kam mēs braucam, paliekam dienu iepriekš, visi kāda tam ir jēga? Nesapratījies. Vispār nesapratāt. Es tās mazās nianses, tad man likās... Kāda ir tam jēga? Čaļi izguļās. Ir šans lielāk uzvarēt. Iespējams. Tu no Ventspils mūs sodīja vienreiz Ventspilī, ka slikti rezultāti, netērēsim naudu viesnīcai, jau zeltu nevarējām, pēdējais aplis. Brauksim uz Daugavpili spēles dienā. Tu nosēdi. Tas pie tam vēl Ventspilī bija labs autobus, īsts futbola. Manuprāt, Frankfurtas klubam piederējis un cietis avārijā, viņu saremontēja. Lietuvā savaisēja un kā jaunu pārdeva Latvijā. Ne kā jaunu, nē. Viņš tā maksāja, tie autobusi specializētie. Un, tur sēdi, piemēram, tev ir galdiņš, logu uzspiet, viņš tā, tu vari kājas nolikt. Tu biji šitāds, tur galdiņi, tur basketbolisti, kad ņēma, BK Ventspils dažreiz uz Igauniju kaut kur braukt. Ventspils, jo Ventspilī nekas labs nevar būt. Bruģis sākās. Nē, man tā kas jūs sūtas Ventspils.
Un basketbolisti vienmēr teica, priekš kam jūs visi tur 1,5 metra, jums tāds autobus. Nu, vot, aizbraucam uz Daugavpili, tu nosēdi 7 stundas autobusā, un 2 traumas personīgi es uz šito sarāvu aizmugurējo. Nu, tas nav normāli. Protams, ka pirms spēles jāizguļās. Mums pirmā līgā arī tā būs, brauksim dienu iepriekš. Paldies, Daugavpils. Pirmā līgā visi brauc dienu iepriekš, tas ir normāli. Brauc uz Taunas kvartālu. Nē, man tas likās, jā, sākumā tās lietas likās, arī, cik tās stundas pirms spēles ir obligāti visiem jāiet kopā. Mums bija tā, ka mēs tur braucām uz, tad mums čilipica barojumu un likās, ko jūs ņemās? Apēdat kaut ko un maucat, kāda starpība? Ko jūs tagad tu ēdz makaronus, to ātrāk šeit, netak, un ar laiku, tu sāc saprast, ka varbūt tās nianses, varbūt viņas neko nemaina, bet, ja viņas maina, tad tu izdari visu. No manas darbs ir izdarīt visu, lai tās mazie sīkumi tiktu izdarīt. Futbolā sīkumu nav. Bet tu vienkārši, jūs barojat čilipici, kāds liek lielajā futbolā, lielajā Latvijas futbolā? Ja barotas uzņēmums kaut kāds, viņi to baro, jūs viņiem maksājat par to, atlaidis, vai viņi pa brīvu baro, vai kā tas notiek vispār? Nē, ir atlaidīti tā jau, ka pa brīvu. Jā, bet jūs regulāri rādat, un jums tas ir lētāk, tāpēc, ka jūs darat katru dienu. Un daudz. Mums bija dot kaut kādi taloni, tā kā ikdienā, un tie talonam bija kaut kāda noteikta summa. Tas ir kaut kāds, nezinu, tā kā tas dienas piedāvājums, kā tev ir. Un tad jau arī tur Mareks bija džeks, kurš vienmēr gāja ar 2 vai 3 taloniem, lai viņš var izvēlēties, ko viņš grib. Jo viņš grib savus zviedru galda salātus ņemt, kas, protams, ka nav tajā talonā dabūt, tu var dabūt kotletu ar makaroniem tikai. Bet, jā. Nice. Sākums bija tāds, un tad arī tie taloni, mēs apstājāmies pie tā, ka mums beigās nesnāca nemaz tik lēti, jo katrs tur gāja 2, 3 taloniem, lai varētu pārēst. Sakrāja 30, nē, tas kaut kā tur, nezinu, ko viņi tur kopēja, vai ko viņi vienā beigās, mums mēneša beigās bija tas rēķins lielāks, nekā mēs bijām plānojuši. Un, tad meklēja talonu. Es nezinu, vienkārši tas kaut kā tā tur radās. Un, tad meklēja cits ēdinātājs, un, tad stadionā mums bija ēdināšana. Tajā laikā bija tā, ka jebkurā brīdī kaut kāda ir iespēja kaut kur ietaupīt. Mēs centāmies to darīt. Klausies, tagad jums ir daudz legionāru. Viņi atlido. Tavs darbs arī satikt viņus, atvest? Ko nozīmē daudz? Šobrīd jums ir 18 legionāri uz līgumu, tā dzirdēju. Tas, manuprāt, ir mazliet daudz. Salīdzinot ar ko, pareizi? Nē, bet Latvieši laikam mazāk šobrīd. Ar Boltu piegādējumu maz. Nē, bet ja tā godīgi, tad tie, kas brauc pirmo gadu, kas ir te pirmo reizi skaidrs, kad viņi ir jāsatiek. Tu esi jau teicis viņiem. Tad, vai nu viņus sagaida tā, kad es sarunāju lidostā, viņus savāc mikroautobusu, un es viņus Liepājā sagaidu. Vai citreiz tā, kad es pats aizbraucu, vai arī, kad administrators mūs aizbrauc. Bet par papīra lietām, cik sarežģīti ir nokārtot, sakārtot? Jo es esmu dzirdējis daudz stāstus, ka mums nav šeit vēstniecības Āfrikas valstu, ka tur uz Zviedrijā vēl kaut kas, pieņemsim no Kamerūnas atvest. Labi, tev būs Senegāla tuvāk no Senegālas. Ēģipte. Caur Ēģipti. Lielākā daļa no caur Ēģipti. Kā, tu arī īsumā nevajag gari? Es esmu Senegālas pilsonis, spēlēju futbolu, es esmu Senegālā, tu mani gribi Liepājā. Es sēžu Senegālā, kas notiek? Sākumā, kad, tas ir gadus apakaļ, kad pirmie tie Senegālieši, kad mums kaut kādā bija, kad brauc. Jā, tad man pasaka to no Senegālas, man liekas, tas taču ir nereāli. Es labākā gadījumā es kaut kā ar laivu viņu varētu nokontrolēt turienes. Tas ir labākais. Bet pa Liepāju tā runā, ka jums tur kuģis brauc. Jā. Es viņus visus sagaidu krastā. Nē, bet tagad jau ir tā iestrādāts, es Ēģiptē ir Latvijas vēstniecība. Latvijas vēstniecība Ēģiptē man labi jau pazīst, jo es viņiem zvanu bieži vien. Viņi pats ir sveiks, David. Jā, tur ir tā, ka es pat esmu mēģinājis caur atrast to vēstnieku, kas ir Latvijas vēstnieks Ēģiptē, atrast viņu pēc vārdu uzvārdu Facebookā, atrast viņa un manus kopējos draugus, saznīt manu draugu un pateikt viņam, lai viņš uzvan viņam ātrāk, lai man tā vīzi iedod ātrāk, ko nedrīkst darīt, bet es esmu tādas lietas darījis.
Jā, tad viņiem ir, kas viņiem jānokārto Senegālā, viņiem jānokārto vīza uz Ēģipti, jo viņi nevar uz Ēģipti lidot bez vīzas. No Senegālas no sākuma viņiem ir vīza uz Ēģipti, tad viņi ir Ēģiptē. Ēģiptē mēs nobukojam viņam, norezervējam viņam viesnīcu, visu ēdināšanu, visu par to rūpējamies. Pa to laiku viņiem gatavo vīzas, viņi tur uzturās 5 līdz 10 dienas. Tik ilgi tas viss notiek, jā? Jā, Ko viņi tur dara, trenējās? Jā, kameļiem jau pīpē ūdenspīpes. Diez vai, jā? Nē, man bija iespēja braukt uz Ēģipti pagājušajā gadā. Pakaļ viņiem? Tā kā būt tam, kas ar viņiem kopā tur visu dara, es teicu, es no tejienes, es tikšu galā no tejienes. Bet, tad viņi, ko tu trenēties, tur viņi paliek viesnīcā, ja viesnīcā kaut kāds džims ir, tad jā, bet es domāju, visticamāk, ka nē. Tad tās 5-10 dienas, tad viņi tur uzturās un tad viņi brauc uz tejieni. Un arī šeit jūs sagatavojat arī vīzas, Latvijas vīzas, ja? Nē, viņiem jau tur tas ir forši, kad viņiem atbrauc uzreiz ar darba vīzām, jo viņiem tiek ielīmētas Latvijas vēstniecībā darba vīzas šeit. Okay. Un viņi atlido šeit jau gatavi uzreiz oficiāli strādāt. Jo, piemēram, citiem, tā kā grūzīņi, kas atbrauc, viņi jau 30 dienas šeit uzturēties, un pa to laiku es viņiem taisu tās darba vīzas, bet viņi jau trenējās ar mums. Un tajā brīdī to oficiāli viņš var sāk strādāt 2 nedēļas tikai pēc tam, kad viņš sāk trenēties, un viņiem grūti ir saprast to, ka tās 2 nedēļas, mēs tev nevaram neko samaksāt, jo, mēs tev oficiāli neesam pieņēmuši darbā, jā. Bet klausies, ja sanāk tie āfrikāņi brauc uz Latviju tikai, ja ir līgums parakstīts, ja kā trajauts atbrauc, tu taču nevari viņam uztaisīt darba vīzu? Nē, uz trajauts brauc, tad viņi paši taisa vīzas. Vienkārši turistu vīzas? Es zinu, ka daudzi arī man ir prasījuši taisīt, es esmu pateicis, mēs ar šefam, mēs ar šefu esam runājuši, kad tā nedrīkst un tā arī mēs nedaram, bet ir daudzi klubi, varbūt ne Latvijā, bet kaut tajā pašā Francijā, kaut tās 3. līgās, kad viņi it kā uztaisa darba līgumu, viņiem iedod to vīzu, un beigās to darba līgumu viņi anulē, un viņiem ir tā darba vīza, viņiem uz gadu ir, pēc būtības viņiem būtu, viņi arī jāanulē tā vīza, bet viņš var lidināties apkārt. Tā viņi dara. Bet tu var arī to uztaisīt vīzu uz pāris mēnešiem, tā turistu vīzu, aizsūt viņam ielūgumu no kluba oficiāli, kad tu vēlies, viņš atbrauc uz trajautu, un tad viņš iet uz vēstniecību, viņam piešķirs to vīzu vai nepiešķirs. Tad viņš iet uz vēstniecību Senegālā, vai tā ir kaut kādā Eiropas mutē savs. Jā, bet man vēl es gribu šito tēmu, man interesanti. Tagad mēs 1. līgā daudz legionāru. Viņš no Amerikas būs, nebūs? Šoreiz nē. Klau, ir tā bijis kāds, kur jūs gribat visu kārtībā, viņi neiedod vīzu? Pogbā. Pogbā no Francijas neiedod vīzu. Nē, ko mēs esam gribējuši un nav iedota? Tev būs, tu pasaki, sorry, veči, vīza viņam nebūs, sorry, nebūs. Nē, ir bijis varianti, kad, tur vienmēr ir tā, kad tie futbolisti vai viņa aģenti tur saka, kad, viņi vienmēr zina labāk. Viņi sūta man tikai to ielūgumu, viss būs, pēc nedēļas būs gatava vīza, es te tur caur citu vēstniecību visu sakārtošu. Un es saku, tas neies cauri. Vai vienalga būs tā Ēģipte vajadzīga, un tas aizņems tik un tik, tev vajag tur to vīzu, un es viņam visu pa punktam sakārtoju, un es jau viņam arī aizsūtu pilnībā visus dokumentus. Viņam vienīgais, kas jāizdara, viņam jānofotografējās ir pārējie dokumenti, visas apdrošināšanas anketas, viņam viss ir aizpildīts, atķeksēts, kurās vietās viņam jāparakstās, un tas jādod uz vēstniecību. Tur ir tā, ka, ja tu esi pilnīgi atpalicis, tad varbūt tu nevarētu to izdarīt, bet visticamāk tas ir jāizdara jebkuram cilvēkam. Klau, tu 11. gadu strādā, ir valsts, ar kuru visgrūtāk šajā ziņā? Nav, jā? Kad tu zini izdarīt to valsts, tad ak, Dievs, atkal. No Āfrikas jau ir visgrūtāk. Tāpēc, ka tev ir jādabūna 2 vīzes, tev ir jādabūna 1 vīza, lai tu tiktu līdz tajā vēstniecībai, un 2 vīza tev ir jādabūna uz to Latviju. Tas ir tas grūtākais. Tas visām Āfrika nav, jā, šeit, piemēram, Latvijā. Kaut kādas valsts, Āfrikas valsts ir, kurējām tur ir vieglāk kaut kā, bet tur ir baigi maziņas. Tad sanāk, tev, principā, tāds smagākais darbs ir pirmssezona, ja? Starpsezona. Jā, starpsezona. Tīpaši Liepājā, kur viss ļoti mainās. Un vasara, kad ir transferloks. Un skaidrs, ka tagad ir Eirokausi. Tie mums šogad
Lai arī man gribās viņus vienmēr, bet es esmu vienīgais, kurš dažreiz varbūt tā klusām. Jā, zigā, nu tā, ka, wow, višķi var ievilkt reāli vasarā, bet būtībā, jā, tad, kad ir Eirokaus, nu tad ir tā, kad, nu, tad ir baigi traki, tad tu uz visām malām mauc, un tad tev ir jādomā ne tikai par to izbraukumu spēli, tev ir jādomā jau, kad tu brauc tajā izbraukumu spēlē, tev ir jādomā par to mājas spēli, kā tu to visu organizēsi, nu, tas jā, tie ir tādi... Bet kā sanāk arī atbrauc, teiksim, ārvalsts spēlētāji, tu viņus izmetini, tā ir dzīvoklis vai viesnīca, kur tu dzīvo, ja? Piemēram, dzīvoklis. Tu ierēd dzīvokli, nu, no kluba, un mēs viņu izdomājuši pēkšņi, kad baigi jautri būs gulēt 5 vienā gultā, un tā gulta salos, piemēram. Viņi zvana tev un saka, David, we have no bed. Kādreiz zvanīju, un es kādreiz tur skrēju un kaut ko no tā darīju. Tagad mēs esam diezgan advancētāk, vai arī mēs mazliet visam pieejam ar vesāku prātu. Nē, tas, kad tiek dota futbolists atbrauc, mums ir bāze, mums ir... Rozes vai kaut kā tāds? Nē, mums ir māja vesela, mums ir 3 stāvu māja ar vairākām istabām, un katrā istabā tur ir... Nebija māja nosaukums Rozes? Tās ir viesnīcas. Tās ir viesnīcas. Tās ir prezidenta viesnīcas, bet... Man likās, ka tur kāds arī dzīvoja. Tā, kad mūsu māja ir pilna, tad jā, tad ir kāds izmitinās arī tur, bet tas ir tikai uz pagaidu. Bet mūsu mājā tur dzīvo jaunie džeki, un nu, tie, kas arī negrib sev dzīvokli ņemt. Un dzīvokli, ja ņem, tad klubs dod kaut kādu naudiņu, un tad pārējo tu pats klubs nemaz neslēdz. Ja kādreiz bija tā, kad klubs slēdz līgumu ar to īpašnieku dzīvokļu, un visas tās problēmas mums bija arī jārisina. Tagad tā, kad vienkārši... Satais sūdas, viss ir pats, bet... Visu laiku pats. Nu jā, kādreiz bija tā, kad mēs atbildējām pa visu. Nekad tā nav bijis. Un tad bija, nu... Visstrakāk bija ar to pašu Keitā. Foršs čalis, bet foršs čalis nav profesija. Un tad vienmēr viņš no tiem dzīvokļiem, kad gāja ārā, nu, tur bija tā, ka tur bija remonts jātais. Bet viņš gribēja tos dzīvokļus. Man Māris vēl teica, viņš saka, kādā dzīvoklī viņš Senegālā dzīvo, ja viņš tādu dzīvokli grib Liepājā atrast. Nu, viņš tā kā pilī gribētu dzīvot. Un tad, kad no viņa iet ārā, un tad tur jā, tad... Un Liepāja jau ir maziņa, un tur tu nevar tā, kad necelt telefonu, tev vienalga uz ielas atradīs. Un tad mēs sapratām, lai nebūtu tās galvassāpes tik liels, tad katram ir vienkārši sarunāts, cik ir, nu, katram dot to naudiņu kaut kādu, un katrs pats meklē. Nice. Klausies, kā domā, cik treneri ir bijuši Liepājā, kamēr tu strādā? Ar tevi? Kā es domāju, ko esi palicis? Viņus tev? Nu, vari nosaukt. Es pārbaudīšu. Viktors. Jā. Tamas. Jā. Gordons. Izlaidi vienu. Pēc Tamaza? Jā. No Argentīnietis. Jā. Nu jā, viņam jau nebija licences, tāpēc viņi īsti nevar... Ko nozīmē, ka cilvēku bez licences nevar saukt par treneri? Bet viņš bija labs, viņš bija foršs čalis. Vienīgais ne vārdu nesapratu, ko viņš saka, viņš ir tajās normāls. Vai tālāk, ka mēs par katru... Pēc tam bija Gordons. Jā. Pēc Gordona bija Petrovičs. Jā. Tad bija pēc Petroviča vajadzētu būt Kaļinam. Nu, palaidi, kas bija pienākuma izpildītājs. Mareks? Jā. Jā, pēc tam Kaļina. Molašs? Jā. Pēc Molaša Vigņevičs. Jā. Vigņevičs Kirils. Jā. Un tagad jau mums ir otrais. Jā. Vienīgais, kas 2 reizes vienā upē. Mēs reku tagad no atkal pēc tam nāks nākamais. Nākamais būs Karls Dārē. Tagad viņam būs licence. Jā. Klausies, davai īsumā, mēs parasti gribam, lai ir jautrs saturs. Protams, ja tu gribi kaut ko pateikt sliktu par cilvēku, vari droši teikt, bet principā ar ko tev palika atmiņā tas cilvēks, kamēr jūs strādājāt? Dobriks. Dobriks? Ar Candy Crush. Malts? Jā, nu tas laiks bija vienkārši. Un tagad viņš joprojām ir Malts. Kurš vēl līmenis ir? Viņam ir kaut kāds 11,000 vai pat 50,000. Nu, tur ir kosmos. Es iegāju pie viņa tagad skolā. Viņš atkal ieslēdz. Es saku, vēl joprojām? Viņš saka, protams. Es gadus 4 nomausu. Es padevos. Vienkārši. Čau, Dobrik, Klau. Kurā līmenī tu šobrīd esi Candy Crushā? Paldies. Atbildēs. Tas tev paliks atmiņā. Nu, jo
zingā, tur bija tā, ka labi kaut kādas spēles tur pret skonto, nu okei, tur es redzu, ka treneris bišķi ir iesprindis, tur bišķi kaut ko dara. Pret metu es atnāku, čalis šortos, to Candy Crush mauc. Es skatos 45 minūtes spēlēju. Tad čaļi paši tiks apēr. Dāvid, tas ir stress. Tā, es domāju, ka nē. Bet tā bija arī laba pārliecība, ka tur tagad mums pret meti tā, ka dažreiz, metis stūrus, es vienkārši nestošu, jo man liekas, ka jebkurš būs gols. Tā, ka, vien brīdī tā pārliecība tik ir zudus, bet tajā brīdī bija tā, ka, tas bija tāds Dobriks, viņam jau iesauka Dobriks, viņš forši bija. Tamas Pērtie pirmajā piegājienā. Viņš man iemācīja krievu valodu. Jā. Es vispār nevārdu. Tu to smiltenis, vai? Es nevārdu krieviski nezināju, un mums bija tā, ka... Tu nevarēji viņu latviski iemācīt? Es domāju, ka nē. Kāpēc? To pats Dievs jo man nevar. Man jau bija tāds respekts baigais pret viņu. Vēl joprojām ir, bet Māris man zvana, viņš saka, ka treneris grib ar tevīm brokastis paēst. Okay. Promenādes viesnīcā aizējām brokastīs. Viņš sēž, es sēžu. Es domāju, ka Māris arī būs, kas man kaut ko, lai mums tā valoda būtu viena, vismaz, lai es saprotu, ko runājam. Māris nav, mēs divi tā. Un man ir pieraksts kladi, un viņš man sāk stāstīt tas, kas viņam būs vajadzīgs, inventārs viss. Un viņš man krieviski to saka. Un es visu rakstu, to, ko viņš man saka krieviski, es vienkārši to visu, kā skan, tā arī uzrakstu. Aha. Хорошо. Un budu посмотреть. Šādien mauc. Es tam iekāpju mašīnā, zvanu Mārim, un es viņam nolasu visu, ko es sarakstījis. Es saku, ko tas varētu nozīmēt? Dobrikam. Un, un tad tā bija tā. Piedošana, bet es Dobricam pajautāju Viktoram par Candy Crush, ja? Kurš ir līmenis? Atbilde. 13,000. Un pats galvenais tieši šodien, nezinu kāpēc, man pazuda spēle un nevaru atrast. 10 gadi podā. Tā kā jūt, ka kaut kas nav labi. Man ir šoks. Par ko pārdzīvo Grobiņas galvenais. Novēlam Viktoram Dobricam atrast savā telefonā Candy Crush. Ja Liepājā arī redzēsiet bēdīgu cilvēku, tas ir Viktors. Ok, šis bija labs. Karlos Dario Aurelio. Ja godīgi es tādu neatceros. Augusts, septembris. Tas ir 2 mēneši. Viņi paņēma, un tad nebija licences. Centāmies to licenci dabūt 2 mēnešus, tad tur mocīties, un beigās tad bija jāpalaiž. Viņš atbrauc, un man liekas, ka uzreiz atbrauc ar fiziskās sagatavības treneris un viņa asistents arī. 3 džeki. Un tas fiziskās... Angliski runāja kāds? Vai tāpat kā šobrīd Latvijas izlasē? Man liekas, ka nē, Mareks visu to tulko. Mareks ir top starp citu. Un tas ir tik rūti, ka Angļu, Spāņu. Vācu arī viņš zina? Vācu, Krievu, Spāņu. Viņš saka, viņš vācu, es vācu valodu nezinu, bet viņš runā manī vāciski. Tad es arī. Javoļ. Naturlich. Špricmīši. Tici man, Rīgas dublieri ir mūsu špricmīši. Ko par viņu? Labi, 2 mēneši. Viņš bija ļoti zolīgs, ļoti pieklājīgs, un viņš bija profesionāls beigais. Viņš bija pirmo reizi, tas bija tāds pirmo reizi tāds, labi, Tamas ir, viņš jau kā vietējais apmēram treneris. Bet tas reāli no Argentīnas, tas bija tāds, cita pasauli. Pirmā pieredze. Jā, es no futbola, ko viņi tur dara laukumā, daudz ko nejādz. Es zinu, aizsargu, pussargu un uzbrucēju, bet kā viņi to dara visur. Bet Džeki pat teica to, ka tie treniņi un viss, esot bijuši ļoti labi. Lai arī viņi citreiz bija 45 minūtes vai tur nepilnu stundu, bet viņi bija labi. Klausies, interesanti. Pagāja 11 gadi. Tu šajos gados centies kaut ko saprast tīri no... Es nesaku, ka vajag vienkārši futbola ziņā. Saprast, Tu prasīji, piemēram, spēlētājiem kaut kādas, 4-4-2, ko nozīmē. Tādas lietas jau es zinu. Es Xboxā FIFA spēlēju, diezgan labs esam tajā pat. Jo, kad uz Turciju mēs braucam, tur neviens čals nevar pienest ūdeni. Tur kara
vienu brīdi kaut ko varēja, bet... Nopietni tu tagad saki? Protams. Un ja mēs spēlējam hokeju, tad vispār bez šancēm. Mēs spēlējam vienmēr 2-2 un kādu vienmēr gribējām manīt, jo viņš bija tas, kas blakus lido kameru, vienkārši skatās, es tur viss vozīju. Un tie, tos, kurus vozīja, tas bija īsta viens no tiem bija un vēl kādu, ko viņš tur paņēma līdzās. O, tu līdz būs komentāros jau izsājās. Jā, izsājās. Tā nebija. Nu, sāki saprast vairāk. Nu, kaut kāds nianses, skaidrs, ka es saprotu noteikti jau vairāk nekā es sapratu pašā sākumā, jo pašā sākumā man saprašana vispār no tā nebija, jo, kad Metalurgs bija uz savām spēlēm, negāja. Var teikt, ka negāja. Jo man īsti tas vienīgais, kad mēs vinējām čempi, tad mēs mēnesi atzīmējām visu čomu, kas mēs liepāja. Jo, nu kāpēc jums tusiņš čempi norāda? Un čempi norāda vienreiz gadā, nu ne katru gadu. Bet ir jau februārs. Jā. Un viens bija dabūjis to Liepājas Metluru to fanu krakla kaut kādā čempionu uzrakstiem. Un tad tas mums bija tāds iemesls, lai visu laiku atzīmētu. Bet tā es futbolam nesakoju tajā brīdī. Gordons Youngs. Skots Gordons Youngs? Jā. Tas bija pirmais tāds Lisīgs, ritīgs britu futbols. Ne tādā ziņā, kad uz laukumu, bet ārpus alus parādījās, ka drīkst alu dzert un pēc spēles 2 dienas brīvu dod. Man patīk Gordons Youngs. Viņš pabeidz vienu sezonu un uzsāk otru, bija kā tā, un mēs to otro sezonu sākām baigi vēl pat. Netipiski vēl, jo viņš bija iedomājies, ka visi čaļi jau pirms tam individuāli paši būs gatavojušies. Varbūt Anglijā tā dara, bet nu ne te. Come on! Jā, nu te čaļi ieradās. Few months later. Tālu procents. Jā, te čaļi nevarēja sagrupēties līdz jūnijam. Bet, tu atcerēsies, viņš bija vispirms izlasē un tad Liepājā vai otrādi? Man liekas, Nē, viņš vispirms izlasēja ar Mareku kopā. Jā, un tad... Pie Soma. Jā, un tad mums jau bija tas izmisums, kad mums vajadzēja vienkārši treneri. Jo Marekam tajā brīdī nebija licences, man liekas, arī. Un tad Gordons bija tas variants, un sākumā bija super jau. Mēs to sezonu beigas jau diezgan normāli arī ar viņu nobeidzām, bet uz tām emocijām noteikti tas bija. Un, bieži jau izskanēja vārds. Nē, labi, aizmirstam, tūlīt viņš būs. Starkovs. Vajag ieraut. Talantus jaunas attīstīt, ja? Ar Starkovu? Man ļoti labas attiecības. Es viņu satieku dažreiz federācijā vai kādreiz stadionā satiekamies, tad mēs aprunājamies. Bet viņš bija tas pirmais treneris, kad viņa kabineta durvis bija cieta. Lai saprast, kad stadionā, kad ir mans kabinets un caur manu kabinetu var aiziet uz treneru istabu. Un tad viņa treneru istaba bija cieta. Nebija tā, kad es varēju katru, kad es gribu ieiet, tur aprunāties, nu tur čau, kā iet, ko darat. Vienīgais. Tur bija tā, nu, distance bija, pietātīt bija šī, jā, tur bija, nu tāpēc, kad viņš savādāks, viņš bija ļoti mierīgs, nekad, nu, es vismaz nedzirdēju, ka viņš uz kādu kliegtu. To es dzirdēju. Ļoti daudz. Ļoti mierīgs bija. Bet varbūt, nu, zināš, spēlētāji... Vaina tevi, Jurijs. Spēlētāji varbūt teiks ko citu, bet viņš visu laiku nebija ģērbtojies. Un jā, viņš tāds... Nu, viņam bija arī palīgs. Ševļakovs. Jā, nu tad vairāk bija caur viņu tā komunikācija. Nu, kaut kādas jautājumas skaidrs, kad tad ar pašu Starkovu kungu, bet tā, nu... Redzi pirmais treneris, kurš Starkova kungu. Jā, Dāmas Gordons. Dāmas Gordons, Dobriks. Starkova kungs. Nē, nu kaut kāds ir tāds. Tur arī pamats tam visam. Vecuma starpība arī lielā. Arī tas un arī kaut kādi noteikti, kad ja mēs skatāmies tie sasniegam, noteikti, ka viņam ir diezgan labi. Nu. Mareks Zuntners, kamēr tu domā, ko par viņu teikt, es tev gribu uzdot jautājumu. Daudzi, kad viņš bija Liepājā, tur viss mainījās, Mareks palika un viss teica, tur ne to maina, ka Mareks tur bija... Es gaidu to brīdi, kad varbūt es esmu vainīgs, jo Mareks bija vien brīdi vainīgs. Tagad, nu, varbūt Jansons, viņš ir, kad es par futbolu cilvēku. 11 gadus jau. Jā. Nu, nē, nu, Mareks, nu...
Tur jau, Mareks savus džeks. Arī ļoti sūdīgs ir futbolā, FIFA, ja. Viņš ir ļoti sūdīgs. Atkārošu vēlreiz, ka viņš ļoti sūdīgs ir, lai viņš skatās. Izsājums nodos. Jā. Bet, viņš vienkārši, viņš jau 14. gadā viņš bija kā futbolists. Kad sākās. Jā, un kā viņš teica, ka viņam meistarība ļoti labi, vienīgais viņš ir ātrumu pazaudējis, bet kā Mārs teica, ka tu nevari pazaudēt to, kas tev nekad nav bijis. Skarbi. Bet, laikam, paldies par vienu labu treneru asistentu. Jā, un tad bija tā, ka tajā brīdī mums jau nebija īsti tādi Viktoram tādi palīgi, un tad Mareks pārkvalificējās par treneri. Un labs, viņš kā treneru asistents, viņš analizēja visas tās spēles, viņš nenormāli ko darbu ieguldīja. Viņš arī, kad spēlētājs kādus, kad ņēma, viņus visus skatījās, un tāpat arī pirms spēlēm pretinieks katru spēlētāju viņš zināja, ar kuru kāju viņš spēlē, ar kuru viņš ir vājš, un visu šo, un plus vēl viņam visas tās valodas, ka viņš var ar visiem runāt. Bet stop, jautājums, es zinu, ka Mareks, mēs runājam, Mareks nebūs šeit pie šī galda, ja? Paldies, bet mēs piedāvājam un paldies. Nē. Tagad arī nē. Nē, bet visu cieņu, ja, par to. Nu, kurienes valodas Marekam? Viņš laikam, diezgan ātri māk iemācīties. Viņš spēlēja Vācijā, tur viņš vācu valodu. Viņš spēlēja, laikam, sapat arī Spānijā, tur ir spāņu valodu. Spāņu valodu kopā ar Kristianu. Viņi ģimenei runā spāniski arī savā starpā. Torres. Ar Torres. Ko? Viņi ir ģimene, jā. Torres precējies ar Zuntnera Fū! Māsu. Tu domā Stambulas konvenciju? Tu domāji? Ko domāji? Es vienkārši uzkāros uz brīdi. Nē, vienkārši pateicu. Jā, ģimene. Idioti. Jā, labi. Vēl ir 4 treneriem. Andrejs Kaļiņins. Jā. Viņš bija īsu laiku. Viņš nesāka pat. Jā. Nē, sāka. Nesāka, tur Covid sākās. Mums bija jāsāk, un Covid sākās, un tad pārcēla uz vasaru, un tad līdz vasarai jau viņš neuzspēja. Ļoti stingrs, kā treneris, es redzēju no malas ļoti stingrs. Mums bija tajā brīdī, daudz Nigērijas džeki, jauni, un viņš pret viņiem ļoti prasīgs bija. Viņš pret visiem bija prasīgs. Arī es vienreiz dabūju tā ierīt no viņa, kad treniņš notiek, un es tur eju. Tajā brīdī tajā dienā es biju preses sekretārs, video kino režisors. Man bija telefons, un es filmēju treniņus, un tad liku storijas, un man piezvanīja. Un es paceļu telefonu, un es esmu tā jau tālu prom otrā laukuma pusē. Un es dzirdu, ka švilp ir, un es runāju par to telefonu, un es pagriežos, un viss vienkārši stāv, un es saprotu. Viņam ir noteikums, nedrīkst telefonu vispār vilkt laukā. Jurī, kāpēc tu raudi? Viņš atcerās man arī. Jā, tas tāds. Ļoti labi. Dmitrijs Mološs. Pirmais no Baltkrieviem. Celtnieks. Jā, tas jau jums ir, jums patīk Edmundam un Arkādijam. Tie ir, ka viņi visus tos mīmus un gifs ir salikuši, kāds zina, var izdomāt. Bet tur bija. Jā. Bet sezonas tās beigas... Es atceros tikai ar labu, mēs uzvarējām pārspēlē RFS mājās. Tā gaismas spēle? Jā. Ar viņu bija forši tas, kad viņš treneru korpusu visu laiku turēja kopā. Viņš katru nedēļu centās ar viņiem vai kaut kur izbraukt, vai uztver kaut kādu gaļu, vai kaut kur, lai viņš aizsnāja pie sevīm ciemos futbolu skatīties. Viņš mēģināja to kolektīvu turēt. Un tāpat arī viņš arī komandu. Tajā brīdī mums bija Simičs, mums bija Ripka, mums bija tādi diezgan lieli tie uzvārdi. Un tad viņš arī viņiem teica, davai, čaļi, ja mums ir sūdīga spēle bijusi, aiziet, iedzeriet šnabi. Pasēdiet, pasēdiet. Rīt mums treniņš ir bišķi vēlāk. Nebūs baigi žoskais, atnākat, galvenais neesat ritīgi augsti. Tā, ka, lai varat sagrupēties. Un, līdz kaut kādam brīdim tas viss strādāja. Tajā sezonas, tajā izskaņā, ka mēs kausu ar viņu vinējām. Jā, mēs kausu Ventspilī. Mēs bijām. Un tas viss strādāja uz tādām emocijām, kad visiem tāds atraisīt un tā tālāk, bet tikko kā, laikam, man tas uzskats ir, ka treneris
īsti parādās tajā brīdī, kad tev ir sūdīgi, ka tev ir kāds 3-4 zāģi pēc kārtas, un kad tā komanda ir jāsavāc, un ja tev komandā ir čaļi ar uzvārdiem, tev vēl grūtāk to izdarīt. Un tad man viņš liekas vēl joprojām, kad viņš kā trenera asistents noteikti ir ļoti labs. Es nezinu, vai viņš kā galvenais ir. Šeit piebilda, ka viņš bija Kaļiņinam asistents, jā. Paņemts kā asistents. Nu jā. Okay. Par nākamo treneri, kur viņš pazuda vienkārši un kā? Tu vari izstāstīt? Vigņevičs, tur vienkārši vesela balāda bija. Viņš Turcijā vienkārši pazuda? Tā arī bija? Nē, es no viņu atvadījos. Es saraukojamies. Jā. Tad neliels bankets mums bija. Jā, bet ziņās parādās, ka būs, un pēkšņi ziņa, ka Vigņevičs viņš nolēma. Ka viņš neatnāca uz brokastīm, tā rakstīja Twitterī. Jā, kā tas bija? Tas bija, Turcijā nometnē. Pirms Turcijas viņš atlidoja vēlāk nekā bija plānots, it kā Covid. Viņam. Jā, bet interesanti tas, ka ne tikai viņam, bet arī palīgiem. Man jau tas, it kā viss ir ok, bet man jau tad likās tā, ka kaut kā es sauošu to degumu kaut kādu, sauošu to degumu. Un, ok, viņš atbrauca, un tad viņš tur gribēja parunāt ar prezidentu, un viņš man aicināja, lai es būtu viņam tulks, jo viņš man tikai uzticās, un nevienam citam no kluba. Tad tur parunāja, un tad it kā viss bija kārtībā, bet viņam tā mentalitāte vai tas darba process vai kas, viņš savādāk to laikam redzēja vai kā, un viņam arī nepatika, kad tika paņemts vēl viens asistents, kā treneris. Kurš bija paņemts? Aļševskis. Viņš bija kā asistents. Bet reāli viņš tika tajā brīdī arī ņemts, jo nebija doma, kad viņš paņems. Varbūt tev. Varbūt, bet jūs jau skaidrs labāk zināt. Mēs esam Twitter eksperti. Nē, bet tā, zin kā. Mums Trībi jau stāstīja. Viņš jau točni zinās. Viņš taču nebija. Es gribēju teikt. Bet Trībi īstenībā normāls džeks. Foršķaut. Bet Kur mums līgums palika? Ja nerakstītu komentārus. Bet atgriežamies pie Vigņeviča, jā, tad aizbraucām uz Turciju un sākās treniņš jau, man liekas, ka viens treniņš jau bija pat novadīts vai pat nepaspēja, man liekas, ka tika novadīts. Un tad vakarā viņš man saka, kad viņi dosies prom. Un visi. Kāds iemesls? Kad viņiem redz, viņi jūt, kad šeit nevarēs pastrādāt. Un es tev tajā brīdī sapratu, ka viņi neatbrauc pie mums ātrāk, tāpēc, kad vēl bija sarunas ar to nākamo klubu, un te bija jāatbrauc tikai tāpēc, lai varētu arī aizbraukt. Un tad vienīgais man likās dīvaini, kāpēc līdz Turcijai jūs vilkāt? Mēs bijām Latvijā vēl nedēļu vai 10 dienas, un kāpēc jūs tik ilgi to vilkāt? Kad jūs varētu rīkoties un laicīgi meklēt jau citus trenerus pāri jau nedēļu iepriekš. Es vairāk domāju par to, ka ekonomika, kāpēc mums bija jāmaksā par biļetēm. Katrs par savu domā. Nē, bet loģiski. Bet, un tad pateicu, kad žēl, ka tā, paspied rokas, un es zvanīju prezidentam. Viņš saka, ja tā, tad, ja viņi tā ir lēmuši, tad lai tā brauc. Tā arī teica mierīgi. Jā. Nopietni? Viņš ļoti mierīgs. Tādā metā ja cilvēki tā ir nolēmuši, tad viņš jau par dabu jau nevar neizdarīs. Pēdējais. Tamas Pertie tagad. Vēl bija Kilovs Alševskis. Alševskis vēl bija? Točni. Aizmirs. Kirillis Alševskis bija tas treneris, kurš maijā bija pirmajā vietā. Jā, un visi saka, ka ritīgi labs, tas ir vienīgais treneris man personīgi, kurš nepatīk man. Kāpēc? Man nepatīk, kā mēs futbolu spēlējam, man vispār nepatīk. Mēs vinējām, bet galīgi neinteresanti bija skatīties. Ot jūs Liepainieki, tu arī redzēji šito citātu. Liepājas faniem vajag, lai spēlētu savējie, lai uzvarētu, kas vēl tur bija? Elementāri. Vietējie, lai ir čempionu tituls. Tas ir daudz prasības. Precīzi. Es citēju tevi no 19. gada intervijas viens. Kāds ir Liepājas līdzjutējs? Liepājas līdzjutējs pavisam noteikti atšķiras no līdzjutēja parastā. Neatceros, kurš to teicis, bet ne par velti ir teiciens.
ka Liepāja ir kā valsts valstī. Gluži kā Rēzekne un Daugavpils. Vēstpils. Līdzekļs ir ļoti prasīgs. Vēstpils taču ne. Mēs nedrīkstam zaudēt, mēs nedrīkstam nebūt top komanda. Mums ir nevis vienkārši jāuzvar, bet jāuzvar spēlēt ar vietējiem spēlētājiem. Tas nekas, kā objektīvi, tas varbūt nemaz nav iespējams. Bieži varam redzēt un dzirdēt dažādas pārpratnes, pukstēšanu un neapmierinātību gan stadionā, gan sociālajos tīklos, bet šie paši cilvēki turpina nākt un atbalstīt komandu. Viņiem nav vienalga. Ne, tā jau ir. Zin kā, tas, ka tāpat jau šobrīd ir daudzi visi, ko es teicu, ja būs rezultāts, būs arī skatītāji, Protams. būs atbalstītāji. Patīk uzvarētāji. Savējie vai nesavējie? Keitā visu mīlēja, Jā. Dodo visu mīl, viņš nav ne tuvu savējais, vai ne? Bet, Nē, jau savējais, Dodo cik jau 5 gadus? jā, un izdarījis vairāk ir nekā kāds vietējais pat. Dodo Ne Liepājā. tikai laukumā. Bet Dodo ir Liepājā jau pēc īpašumu, vai viņš vēl iet? Nē, viņam ir sieva, kas viņam ir Liepājā. Jā. Bet, to nesauc Cik ir saknes tā kā es Tu nesauc Nu, tie laiki ir beigušies. Jā, tie laiki beigušies, kad tev sauc par īpašumiem. Tu saki, sūdīgs futbols bija, Dāvid. Jā, man vismaz personīgi, man Starkova nepatīk. laikā. Jā, un mēs Mīnsku paņēmām lielajā stadionā pie viņa. Aļiš, tas, ka šo dronu filmē. Minsku paņēma. paņēmām. Minskas Dinamo. Skan labi, Minsku. No, Tu tur kā Ukraiņas spēku virspavēlnieks. Mīnsku, iedomājās, tajā brīdī es biju tajā VIP ložņā, mums bija ledus, ka bija tur salikts visādi dzērieni, un viņi jau tur staigāja apkārt, viņi domāja, ka viņi ir uzvarējuši mūsu 5-0. Jā, tur. Pareizi bija tāda spēle, jā. Protams. Edmunds tur bija. Ok, labi, Tamas Pērtie pēdējais. Mainījies no 18. gada? Nē, Jā. 16. Cits cilvēks tā kā. Jā, Ar ko? mierīgāks. Da, labi. Jā, Jā, es pagājuši gadu to teicu. Jā. Viņš mierīgāks, varbūt arī nav tik impulsīvs kaut kādām lietām. Skaidrs, ka viņš ir grūzīns un viņam ir raksturs un viņš ir emocionāls un citreiz uz emocijām viņš pasaka lietas, kas pēc tam viņš domā pie sevīm. Tas nebija jāsaka, un viņš to saprot, bet skaidrs, ka pēc tam neies atvainoties. Tas ir. Tas kā Jurijam laulība, viņš pateica to jāvārdu. Tev bija konflikts ar Tamazu kādreiz? Jā. Par ko, ja nav noslēpums, vai negribi stāstīt? Es pat neatceros, par ko mums ir vairāk reizes bijuši konflikti. Mums ir tā, ka mēs viens otru kliedzam. Jā. Jā. Vai klusēji? Tu vari kliegt uz kādu? Jā. Es citreiz esmu dusmīgs. Tad, kad es esmu dusmīgs, tad nav labi. Ja kāds FIFA. Jā, Kāds FIFA spēlē? Tur ir ritīgs beigas, zināmā, kad tu spēlē FIFA. Jā, tajā online, un tu saproti, ko ar 12 gadīgs, tad tur vienkārši vasā. Tad ir tāds beigas, bet tu jau nekliegsi, tu jau neredz tā cilvēku. tā, labi, lai nebūtu besis pauzītē. Pagaid, pirms pauzētas. Dāvidam tukšs. Pagaid, pirms pauzētas. Mēs ar Dāvidu runājām par Liepājas treneriem, ja? Kas te bija tik traki, ja? Tā bija aptuveni pusstunda gandrīz. Brīdi, saruna ar Krišu Upanieku šeit būs divi raidījumi, ja? Jo Rīgai FC no 15. gada bijis 21 treneris. Tas tā. Atkāpēji. Mēs sākam Liepājā slikti. Vai ne? Vai ne? Bet, ok, tagad maza reklāmas pauze. Jā, paldies, LVB. LVB kazino ielūdz. Saņem 500 LV griezienus vai naudas atmaksu bez limita. Nu, arī mēs esam papildinājušies, esam atpakaļ. Stāsts tev bija. Tā bija stāsts. Par to, ka es neesmu futbola cilvēks. Es esmu futbolā čempions, kur arī pats esmu spēlējis. Es esmu Durbas čempions. Zini, kur Durba ir? Viņi ir, man liekas, mazākā pilsētā Jā, pa Latvijā. ceļam no Rīgas uz Durba, jā, pa kur skatās? Durba. Durbu. Es esmu Durbas čempions futbolā. Pret ko spēlēja? Durbas Suņiem? kaujas slavenā. Pret suņiem spēlēja. Mēs bijām pirmie. Jūs tagad smiesieties par jūsu PPK, jā, jūsu futbola klubu. Ka jums tagad Tā ir jau Līvona jums ir kāds kantors, kas jums palīdz finansiāli. Mēs bijām, man liekas, pirmais futbola amatieru futbola klubs, kuram cits no tiem kantoriem palīdzēja. Nopietni? Pa ko ir runa? Pa ko ir runa? Pirmajā gadā Čeku loterija. mūsu komanda sauc Līgut United, jo Līgut ir netālu no Durbas, vēl mazāks miests, un mums bija logotips tā kā Manchester United, bet tikai Līgut tāds halskaus, viņš bija Līgut United. Un mēs pirmo gadu vinējām, un Cik komandas piedalījās? 8 vienā dienā izspēlē turnīru.
Okay. Tas bija nopietnas turnīrs. Varbūt virslīgi tāpat var darīt, vienkārši mūsu laiki iekonomēt reāli. Jā. Bet tev nevajadzēja tur iedomāties. Un iedomājies, kāds bija fināls. Fināls bija tāds, kad vispār es kastē stāvu un līdz pendelēm mēs aizmaucam. Un 3 pendeles ir tas pirmās 2, protams, ka iztašīja un mēs mierīgi, ja? 60,000 cilvēku apkārt. Es vienkārši, labi, nebija, tur bija 4 čaļi, kas dzēra balentāņi, ja, jo lietas laukā līdz. Novados tā kā. Bet tā sajūtas bija tāds, tā kā filmā, lietas līdz, tur viņi un visi, un tie cilvēki, bet tie cilvēki bija kā 4-5. Bet tā sajūta. Jā. Un mums medaļas pat iedeva. Un nākšā gadā mums bija tas kantors mūs atbalstīja, un tad mēs visiem ritīgi zaudējām. Bet mums atbrauca no Rīgas, pat bija filmētāji, mums ir video pat Facebookā. Nu, nemuldu. No Rīgas filmētāji. Jā, es pat... Andrejs Volmāns. Tu gribi, es parādīšu tagad? Nē, nu, es pēc tam parādīšu. Nu, reāli, tur viss nofilmēs, un izstāst tā, ka mēs nenormāli ko visu ko uzvarētu. Un tie 2 goli, kas ir nofilmēti, tie bija 2 vienīgie goli, kurus mēs iestājām tajā turnīrā. Mēs zaudējām visiem. Mēs atbraucām, un mums vienādas formas, tur visur apzīmēt uzvārdu, numuru, visu mēs ierodamies. Visiem kā vienam atrodēm. Tas ir variants. Es esmu divkārtais čempions Laba daba mūzikas festivāla futbola turnīrā. Nu labi, tu jūs salīdzināji. Nē, bet es tad mēģināju dzert mazāk iepriekšējā dienā, jo profesionāls. Jo es esmu, profesionāls. Man ir atbildības sev, mēs spēlēsim futbolu tur, ja. Nu labi, es neielēju 2 gadus, neviens vārds, ja. Bet, kad es ieraudzīju 2. gadā, kad kādi zombiji pret mums spēlē, es sapratu, varēju tomēr arī dzert un balēties. Dāvid, mazliet nopietnāka tēma. Nu, cik florbola griežamies? Nē, daudz spēlētāju par šo jau sen daudz joko. Liepājā viss mainās. Tev bija tādi spēlētāji, kuri iet prom un tev reāli žēl. Man tā bija pirmos 2 gadus. Vēlāk pieredzīja. 14. gadā. Nu, jā. 14. gads visi mani čomiņi. Es ar viņiem tur Krīša Kārkliņš, tur Endijs Šlampi, tur Ikaunieki brāļi, Robčiks tur bija, tur visi. Un paiet tas gads, un, es jau nezinu, kā tas notiek tajā futbola klubos. Un tad vienkārši tur tie prom, citi klāt, un es ienācu tajā ģertē, pagad, kas tas tāds par? Ko tu te dari? Liekas, mums nebūs tagad Robs Savanieks, būs Mickevičs romāns. Kādā sakarā? Tā, ka man ir čomu vairs nav. Bet tad jau pie tā tu pierodi, un ka tas ir tas profesionālais sports. Un tagad jau aizvien vairāk, jo ir vairāk leģionāri. Un leģionāri, tad jebkurā klubā viņi mainās vairāk. Labi, ir kaut kādi, kurie ilgspēlējošāki ir, bet būtībā jau no vienas puses tas jau ir labi, ka mainās. Vai viņš ir ļoti slikts un mēs dabūnam labāk, vai kāds vēl viņu pārdod kādos klubos. Ne? Bet pie tā jau pierod, ka tā lieta ir, un tu jau ar to reiķinies, un tu zini to, kad atbrauc kāds džeks. Tagad arī ir tas, ka es ar viņiem necenšos baigi draudzēties. Ja kādreiz bija tā, kad es tur centos būt ar viņiem čomiņš, jo es jau biju arī vienu brīdi, ne presekrāts, bija tā kā administrators, tā kā ar viņiem visvairāk kopā. Tagad jau es esmu vairāk ofisā. Kas zaudēja draugus? Jā, aptuveni. Es ar viņiem arī uz treniņiem tur nebraucu, par retam aizbraucu tikai, es viņus satieku pēc treniņiem vai pirms treniņiem. Mums tās attiecības ar maniem futbolistiem ir bišķi savādāks. Es esmu vairāk tur ar tiem papīriem darbojos. Tā tas ir, ko darīt. Jā. Tas patiesībā tas ir skāri, bet tas ir briesmīgs liktenis. Ka tā tu esi, un tev ir draugi, un tad tavs draugs pārdod. Nē, man jau tāpat ir diezgan daudz. Nav tā, ka tie mani draugi, tikai man ir draugi. Viss kārtībā. Tev ir draugi, jā? Jā, man ir diezgan, paziņu loks ir ļoti liels, draugi man arī ir diezgan daudz. Vai tu vari turpināt šo teikumu? Rozā lietus šovakar līs. Tu gribi, lai es to dziesmu nodziedu? Nē, tu zini tā vārdus. Rozā lietus. Tavs atmiņas kaut tur... Ne, tā bija provokācija vienkārši. Tu man tagad gribi, kad sieva šo skatīšās, un es nezināšu to dziesmu? Tā ir jūsu dziesma? Tā ir man. Man Opus Pro ļoti patīk. Jā, grupa un... Mēs uzzinājām šodien. Jā. Es pilnīgi nejauši Viktoram Mēlēram rakstīju par kādu informāciju. Viņš Liepājā gan jau arī, varbūt jūs zinat. Un viss, ka tāds
Es jau Kazās spēlēju. Es saprotu, ka viņam ļoti patīk Opus Pro. Un mīļākās dziesmas ir Rozalietas. Un ne tikai Viktora Sellers spēlē man kāzās, bet arī Opus Pro man bija kāzās. Ok. Cik maksā? Nē, es nezinu. Tā tu esi jau pāris gadus precējies. Jā. Un, Opus Pro, man liekas, ka reti kurš ir tāds, kuram baigi viņu patīk. Nu, tāds, kurie Es zinu tādus, bet es... Jā, es biju pat tāds, kurreiz kādreiz Liepājā notika koncerti, pats aizbraucu ar mašīnu, noklausos, iekāpu mašīnā, braucu mājās, es esmu bijis uz koncertu. Un ir bijis varianti, kad viņi bija fontēnā un es pie skatuves viņam iedevu pat smēķi, aizpīpāju. Es pats nepīpāju, atrodu, kādam čalam iedevu čiltavu, hopā, aizpīpāju. Labs. Bet Opus Pro tā ir rockgrupa tā kā. Un, viņi nav pat no Liepājas. Jā, kas ir svarīgi? No kurienes viņi ir? Lielvārdi. Vai ogri kaut kur tur stopus, jā. Bet no rock grupām ir mērķi daudz dažādiem. Un tā mēs sapīsim nākamo jautājumu. Ļoti daudz PPK šatā jautā. Kā daudz? Odijs un Valdis. Jā, bet sūkstās. Vismaz divi sūkstās par to, ka nav mērķi, jo es ienācu, ka Liepājas futbola klubs ienāca ar Māra to visu. Jums bija tādas jakas, šitas un viss kaut kas bija dažādi mērķa veidi. Tas un tā bija fanu veikals un viss pārējais. Un es pēdējos gados es neesmu atrādis informāciju, kur es, piemēram, ja es būtu Liepājas fans, vai man pateikt vienkārši futbols randam Liepājā, kur es varētu iegādāties spēļu krēklus, nezinu, kādus hūdijus, keponus. Es sapratu tavu jautājumu. Jo izstāst tā, ka es tagad domāju atbildi, bet es zinu jau atbildi. Kad būs? Ir. Vienkārši nav pamanījuši. Nē. Bet, ja godīgi, tad pirms Covid mums bija mērķis, mums bija arī, mēs jau sākām arī taisīt. Tā kā, ja iepriekš mums bija vienkārši džemprīši, bet tad mēs sākām sūtīt jau no Adidas, lai būtu tā kā, ar nosaukumu, lai būtu tā vērtība pievienot brandiņš. Tas ir dārgi uzreiz. Zini, īstenībā nav tik traki, ja tu salīdzini to kvalitāti un to cenu īstenībā nav tik traki. Tāpat arī var atklāt jau tagad. Nākamnedēļ būs šis, ja? Otrdien. Tad jau vajadzētu būt, kad nākamnedēļas sākumā jau pirmdienā, tad būs arī pasūtījums ar krakliem un džempriem, tad tā atribūtika atzims. Beidzot! Jā, Covids, protams, te 2 gadi Covidā mums nebija, un pagājušais gads tāpat Domā, nebija. Covidā cilvēki pliks staigāja? Nevarēja jau, ko tu stadionā, kam tu tirgos, ja tur nevies nav. Mājās, ja man patīk, tad es staigāju mājās. Tur ir reāli, skaidrs, ka ir vajadzīgs cilvēku resursi, kas ar to varētu visu nodarboties. Un, man tās rokas ir tikai 2, un es nevarēju to visu pavilkt, tā kā mums tagad nāk iekšā treneru korpusā plus administrācijā visur iekšā ir cilvēki, kur man atvieglo darbu arī, un tad man ir arī ne brīvs, bet ir brīdis, kad es varēju atrast arī vietu šī atribūtikai. Tirgosiet tikai spēļu laikā vai kaut kur online shops? Baigi gribētu, šodien arī tikos ar komandu LV Oskaru. Mūsējā, čau komanda LV. Mēs jau visi esam savēji. Tikai viņiem ir Adidas, mums ir Jako labāk. Nē, labāk, es tev pērkot Jako, tev paliek vairāk naudas makā. Jā. Nē, es tāpat kā teikt, ka Pilsens Alas ir labāks par kaut kādu. Tieši tā. Joties, kāds tev mērķis? Jā, protams. Pilsens Alas var vispār? Liekas, nav. Nezinu, nekad neesmu dzēris. Atgriežamies pie atribūtikas. Es to gaiši atcerējos. Tad arī man šodien ir balliņš, bet tās man es došu vēlāk. Tagad malcam. Šitās ir pirmās, kas ir, un tad kaut kad tuvākā laikā jau būs papildinājumi visādi, piemēram, jums dod, ja? Jā. Tā mazākā ir. Jā. Man ir 48. Tādā bišķi slēpri. Man ir apslēgt kamans. Katram ir lūdzu. Wow. Tā ir lielāka, tā ir mazāk. Okay. Un cik skaisti. leduskapa magnētiņi ar alus attaisāmā, ja? Nice! Paldies! Man pie leduskapa bija tikai tukuma uzlīme, man liekas. Arī šeit uzdāvinājās forši, jā. Ja tu neizmanto, tad dod atpakaļ. Nē, man bija mājās pie leduskapa būs šis te, man pie leduskapa, jā. Un tā ir tā atribūtika, ko mēs lēnām sākam. Bet šis arī uzdrukās tā kā atsevišķi. Protams. Smuki. Un viss, kas notiek par Liepāju. Jā.
Un virsū Liepāja FK. Kāpēc jūs neizmantojat Mareka izdomāto sauklu vairs? Viss, kas notiek par Liepāju? Jā. Pirmkārt, tas nav Mareka izdomāts. Kā? Viktors Pols. Nopietni? Jā. Viķa krasāvčs. Jā. Nice, Vīķi pateica, tas bija pašā sākumā, viņš teica, tas, kas notiek Liepājā, tas paliek Liepājā. Tā kā no Las Vegas. Un tad bija šī pārfrāzējot, tad Mareks ar šito aizgāja, kas notiek, visam, kas notiek par Liepāju. Bet labi aizgāja. Jā. Nu, mēs arī viņu diezgan labi arī popularizējām visos video un kaut kur. Tas bija labs. Un arī, tajā brīdī arī Marekam bija arī tie dzējoļi, ko tajos video mēs likām iekšā visu kaut ko. Nu, tad mēs vienu brīdi mēs baigi spēlējām uz Māri, tad Māris diezgan jau visiem jau sāk krist uz nerviem, tad mēs izdomājām, ka varam pāriet uz Mareku. Jā, un šitās ir daļa no atribūtikas, kaut kāds tāds sīkumu, mazumiņi, kas notiek, kad cilvēkiem patīk, un tas viss ir jāatgriež. Es tā saprotu, ka arī izspēlēsim, jā, kaut ko? Jā, izspēlēsim, un arī Aivaram būs, un te viss. Aivaram nevajag, viņš... Man ļoti vajag. Ļoti vajag. Nu jā, un tad kaut kāds, skaidrs, ka krekla cepurs un tādas lietas šālīts, tas viss vēl ir procesā. Šis Kaut kā centīsimies to visu atdzīvināt, lai tas viss būtu. Tie ir sīkumi, bet tie ir svarīgi sīkumi, jo es iešu uz Liepājas spēli, braukšu, piemēram, ja. Gribā šādas zeķis būs. Tu būs pirmais. Es gaidīšu siltāku laiku, bet es iešu šortos, apzināti šortos. Ja tu atnāc uz Liepājas derbi ar šīm zeķiem, tad tāda man ir Dobriks pa brīvu atnesīšu. Ko tu atnesīsi? Alu pa brīvu. Okay. Cik? 6 paka koronām toču. Stop. Tā, jo man ir plānots braukt uz pirmo Liepājas derbiju. Tas jau aprīlī būs vēss, bet labi, no šortos uzvilkšu bikses augstāk. Klau, par Liepājas derbiju, par faniem pastāstīja, kas šobrīd vispār Liepājā pilsētā darās. Nav tā, ka divi kaut kādi, super draudzīgi vai divi super tādi principiāli, kā šobrīd izskatās? Draudzīgi mēs esam Viktors gan ar mūsu prezidentu, gan ar Tamazu, draudzīgi ar skaidrs kā ar manīm. Ir kaut kādi, skaidrs, ka ir kaut kādi fani, kurēji tagad grobiņi visi vietējie, mēs par grobiņu Liepāju, vispār miroņi. Ir arī tādi. Stolcers arī tur kaut kā? Sveiciens Andrejam. Bet ir tie paši fani, kas ir Liepājas fani, tas kaut kāds jau tas kodoliņš ir, un plus vēl ir tie, kas vienmēr nāk, un viņi turpinās nākt, un ja būs tas rezultāts, es ceru, ka arī pavairosies tie cilvēki tribīnēs un būs vairāk, un man jau liekas, ka tas rezultāts dod tos skatītājus, plus vēl tas, ka tev ir tas aliņš, ir tas dzēriens, ir tā atribūtika, ir tas atmosfēra, tas apkārt. Jo tas tāpat kā uz kinoteātru tu aiziet, un tad tu neaiziet tikai uz filmu, tu vienmēr paņems popkornu vai paņems iedzert. Un aiziet pačurāt. Bet tas, ka ir grobiņa virslīgā, kā domā Liepājai? Es jau pats esmu no grobiņas, man jau patīk. Es jau esmu grobiņnieks, zinā. Man jau... Bet kopumā Liepājas futbolam tas ir labi vai slikti? Protams, tas ir labi. Jo skaidrs, ka mēs, kā FK Liepāja, cenšamies un gribam būt tajā, šobrīd vēl esam tajā top 5, un mēs gribam būt tajā, top 3, ko sauc pa to augsto galu, kas cīnās par tiem Eirokausiem, un tas mūsu pašmērķis ir. Un tur jau skaidrs, ka ir grūtāk ar to leģionāru limitu, kas mums šobrīd ir grūtāk ir iespēlēt kāds jaunos džekus. Un grobiņi, tas ir tāds labs pakāpiens, kur jaunajiem džekiem uzspēlēt virslīgā, saprast to, ka vai viņi var vai nevar to virslīgu, un tad jau vai tā ir Liepāja tālāks solis, vai tas ir kaut kāds cits uz citu pusi, to jau redz pēc tam. Bet tas ir labi, ka ir grobiņi tādi, kur būs iespēja jaunajiem džekiem savu pierādīt. Jums kā Liepājai nav bažas, ka grobiņi tiešām būs, vairāk uz viņu ieskatīties? Nevis, jūs it kā skaitaties numur 1? Pilsētā, palielam, tā jāatzīst. Grobiņa tikko ir no pirmās līgas, bet pēc tāda atbalsta, pēc... Tā kā City United ķipa, Nē. Tā eiforija skaidrs, ka tagad ir, un tur tie, kas daudz saka par to Liepāju, kad tādi un šitādi ir, kas tur citi tur boikotē, labi, tu visiem neizpatiks, tas ir viens, otrs, ka tu nezini. Nav jau tā, ka kāds speciāli kaut ko grib, lai slikti būtu. Visi cenšas, visi dara, un skaidrs, ka mēs arī futbola klubā Liepāja visi pēc savas labākās sirdsapziņas visi dara, un tāpat arī
tos spēlētājs, ko piesaist, skatās jau pēc. Nu, mēs nevaram cīnīties tagad ar RFS un Rīgu. Ja kādreiz gadus apakaļ mēs to centāmies, un tas nav viena gada projekts vai 2 gadu projekts, tas ir pakāpeniski jādara, un nu, tad ir jāsāk ar mazumiņu kaut kādā veidā, un tu centies iet uz priekšu. Bet tas, kad ir spēlētāji jau mainās spēlētāji, nu, no vienas puses man liekas, tas ir labi, kad nav tāds, kurējais, nu, ja viņš to nedod labumu, tad skaidrs, no viņa nav jēgas. Viņu neizzīdīs neko. Bet kāpēc viņš tad tur jau no kāpēc viņš tur startāja? Jā. Tas ir jautājums skaidrs. Un jautājums par to, tu saki, es tev pilnībā piekrītu, ka tas nav tā, ka vienā gadā un jūs tur čempioni vai trīniekā bez variantiem. Bet tā, kā to pateikt, ka no vienas grāvi. No viena grāvi otrā. Nu, ka jums nav mētāšanās. Nē, tad, nu, to jau daudz saka, un to jau arī gan klubu vadība redz, to jau skaidrs. Arī šefs to redz. Bet šefam, es zinu to, ka viņam galvenais ir, kaut arī mēs zaudam, bet ja viņš redz te laukumā, ka džeki ir darījuši visu, un lai arī ir zāģis, nu tad, nu, okei. Bet, ja ir tā, ka viņš redz, ka tas džeks, nu, viņš kaut kur nav pielicis kāju vai kaut kur nav aizgājis līdz galam, un tāpēc mēs zaudam, un pēc tam viņš staigāja apkārt pukstādiem, ka kaut kas viņam nepatīk, nu, viņam liekas, nu, kāpēc man tas vispār ir visu vajadzīgs? Nu, tāpēc, jā, nu, tas tāds koks ar 2 galiem. Skaidrs, ka ir tie paši skatītāji, kuriem nepatīk, kad ir leģionāri, bet, lai mums būtu vismaz līdzvērtīgs vietējais, ļoti grūti ir. Viņam ir jāaug vairākus gadus. Nu, bet mums jau vajag, lai mums tā Eirokaus būtu. Tas pats Rīga RFS, tad palūri pamatsastāvs un standartā ir 3 latvieši. Viņi ir vajadzīgi vienkārši obligāti pēc likuma. Nu, pārējie ir ārzemnieki visi. Nu. Bet viņiem arī latvieši, piemēram, RFS un Rīgai, nu, viņi tie latvieši, kas ir izlasē. Nu, tie nav. Mums ir otrā kalibra. Nu, šogad jums būs Vārtsais latvietis. Jums būs... Kurš nebūs izlasējis, ticamāk? Nu, protams, Tīdenbergs, kurš nebūs izlasējis. Un Zjuga. Uldrikis, Zjuzins. Un Zjuga uz mājiņu būs. Zjuzins varbūt būs. Nu, nezinu. Jā. Točno, taču... 3 latvieši. Nē, Dainis taču vairs nav. Janka Grīnbergs mums ir... Pat Danila. 2 no Rīgas tie jaunie čaļi. Muraģjans un kas tur? Vai nē? Jā. Vai tas ir Jānis Muraģjans? Jā. Kazemiro. Kazemiro? Līdzīgs. What the fuck? Sāstie pa vāciņiem. Šim galdiņam vairs nevajag. Pielīpoši. Paga. Šo nogriezīs? Nu, taču tāds atģēr. Nu, nē, tak, nu. Šitas jāgriež ārā, kad slauka. Man ir nākamais. Mēs neko Dāvidam nedavinam? Ir. Krekls? Tādu nav. Es patiesībā, es domāju, tas būtu tik stulbi un Krekls uzdevums. Tas būtu nebija. Kur tu drēbes pēc? Bļet, veiklā, kur domā, ka tas būtu tik liels, nu. Tommy Hilfiger. Nu, bet pa ko jau bazars? Ir tādi, kurš tev izmērs? 3XL. 3XL? Tev 2, ja? Man ir 2, jā. Bija variants, mums basists rezerves grupai ir arī, nu, viņš ir bijuši šaurāks, tur ir 2 metri un milzīgs vecis. Skapis. Kaut kāds tur veikās, ir šeit, nu, mums tādu krekluši. Ejam, es zinu, kur ir ejam, tā kā, un es skatos tā kā tos kreklus, nu, viņam pat dara, viss kārtībā. Un es, kas vienmēr meklēju maksimālus izmērus, man tik maz mums nav. Okay. Mazu nav? Tik mazu kā man, viņam nav. Es tā biju iegājuši tajā kaut kāds Gullivers, kas tāds ir. Jā. Un tur bija tā, kad iemauc. Sorry, vecīt, te vēl nebūs. Jā, pagaid. Bet, nu, Zalando tur jau, nu, visu kaut ko pasaka. Tur var trāpīt, izmēri dažādi. Dāvid, paldies, esam atpakaļ, saslaucījāmies. Runāsim par tuvojas lēnām 1. septembris. Nu, gribot vai negribot, pēc kāda laika viņš būs. 1. septembris. Tāpēc parunāsim par izglītību. Tas ir kādu laiku atpakaļ. Es zinu, kā tas sākās. Tur daudz ziņas bija FK Liepāja akadēmija Nigērijā. Jā. Kāpēc tas projekts sākās un kur viņš beidzās? Nu, vai varbūt viņš ir, bet viņš nezina par to. Jo tas bija tāds... Tur bija aģents, tas, kas uzdevās pa Adalekus un Aegunu. Tosins un Adaleka, jā.
Jā, viņu aģents, tas, kas tur Ventspilī uztaisīja to šovu, jau tur, kad Adaleka tur bija, atceries, ka viņš bija pazudis. Jā. Pareizi. Un viņš atbrauc un viņš parādīja to plānu, kā tas varētu būt, kad Nigērijas talantīgākai tur kaut kā džekti no tā reģiona, tur viss varētu būt tajā akadēmijā, viņi tur varētu apbručāties un tad labākos no tiem vēst uz Latviju. Tā kā, Bet no turienes atbrauc tas Fridays, jā? Nebija no turienes? No turienes nē. Viņš pirms tam jau atbrauc. Okay. No turienes atbrauc citi džeki, bet atbrauc Okay. Ukpa, Dēle Izraels, kas bija Daugavpilī, tagad Čehijā ir. Un tad ir vēl džeki, kas vairāk ir Maltā un pāris džeki ir Kiprā. Tā kā kaut kur viņi vēl spēlē, nav tā, kad... Ja tu zini, es nezinu, vai tu vari to pateikt, cik tāds projekts izmaksāt var. Apmēram, tie ir 10 000, 100 000, tu uzturēt to komandu. Es domāju, ka tie nav 10, tas ir vairāk. Bet tādas summas tur es nezināšu, bet es tāpat kā jūs, tad var minēt, bet es domāju, ka tas ir vairāk 10 000. Vairāk 10. Jo tur nebija tikai 10 džeki, tur bija viņi vairāk un visiem bija ekipējums un tur bija treneri un tā tālāk. Kāpēc beidzās? Tāpēc, kad ar to aģentu arī beidzās komunikācija. Jo kā sākās, to mēs visi dzirdējām, bija ziņās. Jā. Kā beidzās, info nebija. Facebookā bija Liepāja pat uztaisīt. Jā, viņi tur tā diezgan aktīvi tur sāk to visu, bet viņš jau, es saprotu, ka pašā startā bija vairāk tendēts tas cilvēks uz naudas iegūšanu nekā attīstību, bet tas ir darbiņš tāds viņam. Āfrikas vairāk tādi cilvēki ir. Aivar, nākamais jautājums Davidam būs no tevis, pareizi no mums visiem, jo mēs jau pāris gadus murgojam, sapņojam, ir plāns Aivar, vai ne? Kad mums būs bārs, jo Aivars diktīt PPK bāru kaut kādu, ja? Pagāko Davidam bārs ir? Davidam bija... Vairs nav, bet tev bija bārs, un es lasīju... Pie Jansona? Es lasīju materiālos, kurā bija teksts ar šī bāra vienu no līdzīpašniekiem, Davida Jansona. Bija frāze, sēdējām, malkojām, es paskatījos uz bāru letu un teicu, būtu forši, ja mums būtu bārs. Un tev bija. Kā tas notiek? Kurš čalis negrib savu bāru? Visi, man liekas, visi Liepājā bija bārs? Protams. Cik sadega naudas? Oi, čalī, klausies, es darot savu futbola klubu darbu, es strādāju arī... Es zogu! Es pilsētas domē strādāju arī. Es strādāju pilsētas domē arī nekustamā īpašuma pārvaldē. Tu Jā, atbildēju par visu... pašvaldības mājokļu fondu, tā kā pa visiem dzīvokļiem es biju atbildīgais. Labu vietu bāram dabūju. Nē. Un dienas beigās es vēl braucu uz Rīgu, jo man 9 vakarā Rīgā bija bārmeņu kursi. Es mācījos pusgadu pa bārmeni, lai es zinātu, ne jau mētāt, vienkārši, lai es kokteļus māku vismaz jaukt viņus, lai neesmu... Jā, viskī kola, jā. Kola, ka viskī sajaukt kopā. To jau mēs visi mākam. Bet, lai vismaz kaut kāda sajēga no tā viss būtu. Un tad mēs ar Olafu sēdējām kaut kur Liepājā, kaut kādā barčikā. Un es teicu to, ka man sapnis, ka lai man būtu bārs, jo man mamma dzīvo Īrijā, un bieži vien es pie viņas braucu ciemos, un īri tie pubi, kas ir. Super, jā. Un es tādu gribēju, un tad mēs Liepājā uztaisījām. Mēs neuztaisījām tādu, kādu pēc manām vizualizācijām, kā izvēlēju, bet mēs uztaisījām tādu kokteļu bāru, un jā. Kā bija nosaukums? Wunderbāra. Zinu. Tās Wunderbāra. Nē, esmu bijis, bet es dzirdēju. Kāpēc, kas nesagāja? Pārāk labi gāju un aiztaisījām ciet. Ne. Nē, pārdevāt ar peļņu vai? Nē, nebija. Tur vajag būt pašam uz vietas laiku, un pašam ir jāstrādā, un tad tas viss varētu aiziet, jo tad, kad es pats strādāju, tad arī, tev pašam arī gribās, un tie cilvēki arī citi nāca pie manī, un tad ir savādāk, bet ja tu pats sēdi mājās, fiziski es nevarēju vairs, jo man bija gan futbola klubs, gan man ģimenē tieši bija, sievai bija, mums bija pirmais mazais atnācis, tad, man nesanāca laika, man bija trešdienās pa naktīm jāsadā, piekdienās, sestdienās, un man bija vēl plus vēl spēles,
Un tad es lēnām nogāju nost, lai es varētu vismaz kaut brīdī arī pagulēt. Nē, un tas arī bija tas, kad nevarēja savilkt galvas. Bet vesiet, apsveic. Bēdājies? Tu esi Džeks, kam ir bijis bārs. Bēdājies, ka nav vairs. Zin kā, kaut kad jau gribās, bet ja tev ir tā, ka tev visu laiku ir, un tev ir jāiet tad, kad arī tu negribi, tev jāiet tā kā obligāti, nu tad ir tā, ka liekas, kāpēc tev to vispār vajadzēja? Tas mans bārs, kad gribu, tad eju. Tieši Jā, tāpēc bet- šotauts podkāstam Eitanāzija, jo es šovs pie viņiem biju Ventspilī. Un viņiem ir savs bārs, Tie Kino Rio. kurš ir vaļā, tā, kad viņi grib, nu tā kā, nu, Ventspilī? tās ir Pie telpas. kino? Jā, Kino Rio. tās ir telpas, Ventspilī ir kino? kur rāda Lemberga Nē, filmas. Jā. Par Lembergu tikai. Klausies, Kvantas pupulas davai lasīts. ātri, šis eksperiments, bet es jūtu, tev mute strādā. Davai virslīgas klubi un kokteili, ja tu tāds meistars. Kas mums tur? Es domāju, Robiņa. Kāds ne? Nābas agurķis sulu. Nu viņiem skrūva parastā, zini. Nāmas ar apelsīnu suliņu mierīgi. Daugavpils. Tur varēja. Tur ir tīri sev. Tur ir tīrais, tīri smūgi. tīrs. Meta. Kāds alkohols. Tur ir šodien kaut kāds Virģina, šodien 8. mērija, zini, kad bez alkohola vēl. Ak, Dievs. Studentiem. Virģin, es domāju. Tev tomāts sulu pipariem? Jā. Jelgava. Tur kaut kas ar aliņu, zini, Jelgavā ir alis kaut kāds vai bija vai mīta. Vai Viedi, kas man tur liekas, viņiem ir. A, kas ir kokčiki ar Ar alu? Ar spraitu sajauc kaut kāds, tas šodien būs. Spraits ar alu? Radlers vai kā viņi tur sauc. Jā, jā. šodien. Nu, neņi, Nu, principā tādas izteiksme bija, kā Jelgava spēlē. Iedodiet. Kas mums tur? Nu, RFS Rīga. Nē, Liepāja. no apakšu jau. No apakšu, Liepāja. Piektie. Paldies. Pēc kaut ko. Tukums. Tukums, viss tusē benzīnā, kā principā vīkendos. Tur kaut Stato kā kafiju. Tur tukumā jau tur jau var sākt kaut kāds tās normāls, tāda margarita, tā kā tekila bišķi tāda pretīga, bet Bet tipas skan eksotiski. Bet ir garšīgi beigās. Liepāja. Liepāja. Kā sauc tas? Long Island vai kā? Long Island. Jā, Long Viss Island. sagās- Islands, Jā, jā, kas jā. viss iekšā. Jā. 5-7 Jā, šķīgas jā. un bišķi Un katrā kola. vietā Kaut kas ir. dažādāk, Mums, ja? jā, mums ir Un mums ir tāds, kola bet viņš vienmēr ir spēcīgs. Jā, viņš mauc, rauj no kājām. Auda. Neinteresants. Tāds old fashion, zini? Jā. Tāds viskijs Old parasts. fashioned foršs. Jā, man viņš ir viens no mīļākajiem kokteļiem. Bet tāds, ka bet nu neinteresants. bez prikoliem. Jā, Kāds pagatavo? Vienkārši ielēja glāzi. jā, un Valmiera. cukuru beigās. Valmiera. Jurgis. Jurģis, tur varētu būt šos kaut kāds zemeņu daikīri, zini? Kaut tāds Tīva, fancy. Un dafigā viņš tādiem ķiršiem virsū. Plus vēl tu sapis dienu barberim, ja? Viņam tas Jā, ir jātais. 15 minūtes tev jātais kokteļs. Un pēc tam puses. Un es tevis veidojos ar Indu uz Eirokausiem. Rīga. No Rīga un... Ja tas ir 200, kas tas konjaks ar kolu. Jā, tā kā, zini, Zakapa, tas ir tā kā Jo tur var rums, bet ne rums. Zakapa? Zakapa, jā, un tur, es atceru, kad bārā strādāja, ienāca man Džeks. Nu, tu redz, ka viņš ir atbraucis no kaut kādas, no Anglijas, nu tikko ir labi pastrādājis ir naudiņa, ir. ar slēžingu, ar šām biksēm un blakām 3 meitenes tādas arī padzīvojušāks, un jums tā labs rums ir? Es saku, Havan, normāls rums jums tā ir? Es saprotu, ka šis jau saprot rumu. Es saku, uz Zakapa, un es viņam tur mēģinu iepārdot tā pudeli, kad 280 eiro maksā. Un es viņam saku, Zakapa, es viņam tur paskaidroju, tas Zakapa, tas rums un tāds, un vēl kaut kaut. Nesaka, ka viņš kolu ielēja. Aiziet ar kolu. Un es viņam blakām nolieku to kolu, jo tikko, kā tas dzēriens ir diezgan padārgs, es nolieku viņam blakus, jo, es nezinu, viņš sajauc kopā. Un viņš vienu kokteili, otru kokteili mēģināja uzsaukt, un beigās to visu pudeli beigās es ir nopārdēju. Tas bija diezgan labs trešdaļa no ienākumiem tā vakar. Jo šobrīd es skatos, kad Zakapa 23-gadīgs Jerols Solera Grande Reserve kādam no internetu veikaliem, Latvijā populāriem, ir atlaidi pašlaik no 87,49. Un ir arī XO, ir Zakapa. Okay. Okay. Tur ir meklēt. RFS? Un tas ir tāds
Viskijs Sours, tas klasisks. Ok, Zakapa XO, 160 eiro. Čivas? Nē, Viskijs Sours, tas ir Viskijs Sours. Tas ir klasisks kokteils. Saprotu. Par sauriem. Es pat vienā citādi raidījumā TVN tā bija, ja? Man bija jātais kokteļi, un ko es jums pateikšu, es nezinu sauri kaut kādus, ja? Un man tā putiņu uzsist smuki. Ir tie eliksīri, ko, līdz klāt, tad putu uzsist. Nesaki to. Bet ko man iemācīja? Turku zirņu sula. Tu paņem turku zirņu bunžu, atais vaļā, un to suliņu, kas iekšā, tu šī grib. Bet tu jau kad 2 dienas toši negulēsi uz laiku atvērt. Nē, visi normāli. Viņas smažo pretīgi, bet tu iemaus. Visi normāli, tikai smažo pretīgi. Tu šeikri iemaus to zirņu sulu. Kokteilī? Jā, un tev tā putiņa foršā pāri. Pofik man tā putiņa, tur garša būs. Tu arī nevar garšu. arī nevar bāru vaļā, jo tu viņš arī aizvērsies. Nejūt garšu vispār. Man to labs bārmēs iemācīja, tā ir laba. Jā. Must have. Jā. Kurš teica, ka viņš labs? Viņš? Mums līvam PPK kokteili. Kāds? Tur ar zirņiem? Kungi, 9 gramus. mums vēl gribās papļāpāt arī pēc sarunas. Jā, jo būs var runāt, bet Mēs esam pabeiguši jau. Paga, ko? Pirmkārt, Dāvi, tu esi liels? Es nezinu, tev tikpat liela nezinu. galva. Man cepurs rītīgi labi izstāsta. Šeit ir atbildes jautājumu, kāpēc FK Liepājā meršā nav kepona? Ņem. Jā, es nemērišu ar meitai uzdāvināšu. Plauktiņā ieliec. Saspied un rāmi. Bet man ir jūsu šalle. No kurienes? Kristaps no Daugavpils. Kaspars. Kaspars? Orbidāls. Varbūt, vai kāds, es neatceros īsti kas, bet viņš bija vinnējis, un es kaut kad biju rakstījis, kad es gribu to šālu dabūt, un viņš man uzrakstīja privāti, un viņš man atsūtīja. PPK ģimene. Man ir šāle, un man ir uzlīmes, un viss. Viss na haļavu. Jā. No, tāds tu esi. Tā, izloz, Izlozēm. Ko mēs izlozējam? To pašu keponu? Mums ir 70. Jā, jo kā mēs zinām, mēs šodien saņēmām licenci dalībai nākotnes līgā. Apsveicu. Mēs varam izlozēt arī vienu zeķu un magnētu. Jā, kopā. 5 dienu laikā mēs panācām to, ka visi dokumenti vispārējais būs Līva un PPK nākotnes līgā. Mēs nezinām, kur mēs liedam iekšā, bet tas būs baigi interesanti. Tu jau 3. gadu saki, ka mēs nezinām, kur mēs liedam iekšā. Bet es tur vēl neesmu bijis. Es arī nē. Dāvis dzīvo tam pāri. Viņš tur nav bijis. Es tur neesmu bijis. Es arī nē. Bet mēs tur būsim. Izspēlējam, paldies, starp citu, Patreoniem. Otru reizi saku pēc kārtas kaut kā, nezinu, vai cilvēki jūt, ka mums bija grūts janvāris. Mums bija drausmīgi būs janvāris. Mazliet vairāk paliek. Turpiniet to darīt, februāris arī sūdīgs. Bet būs labi. Man jautājums ir, es tiešām esmu Patreons? Nē. Es neesmu, ne? Nē. Kā es varu būt Tā mošais, es taču nezinu. Tu domā, es pārbaudu? Bet es varu sevi izlūdīt? Jā, Nē, Čatā? Jā, bet es vairs neesmu tajā, man liekas, tajā slejā. Tur es neesmu vairs. tas pie Aivar. Un Kristaps P. Kristaps P, nu ko var teikt, tu iegūsti. Zeķītes. FK Liepājas zeķis, magnētu rāles attaisāmo, un, protams, arī PPK keponu. Paldies tev, ka tu esi ar mums. Tāpat teikšu paldies Jurijam, kuram bija grūts janvāris. Manai mammai. Jurija mammai, paldies Davidam. Arī manai mammai. Paldies Kremovam patiesībā arī un Mārim, jo 11 gadi, labs cilvēks. Un nopietni, tas ir svarīgi. Ja ne Māris un Oļeks, varbūt tu šeit nesēdi. Jā. Aigars Prūss, es viņam visu laiku saku, kad viņam jāsaka paldies. Tas vēl florbula laikiem vēl. Es domāju, es kaut kam apsolīju, pateikšu, pasteicināšu, bet zaimirs. Nu kādu vienkārši. Es pasteicināšu savu meitu Amēliju. Amēlija. Man krustmeita Amēlija. Man meita? Es ir filma Amēlija. Kuru laiku? Bet jā, paldies Mīlam Latvijas futbolu. Pavisam drīz jau 8. 8. martā, ja? 8. martā. Sākās Latvijas futbola virslīgas sezona. Jau nākamnedēļ mēs būsim laivā un mēģināsim pieskarties jau virslīgas aktualitātēm. Kaut kam skaistam. Virslīgai. Dāvid, paldies, ka atbrauci. Paldies, ka uzņēmāt. Paldies! Vislabāk, paldies LV Bet, Lauva Salus un tev mūsu mīļo skatītāji!